Vidzemes televīzija, Valmierā, Purvielā 12A, informē par notikumiem sev apkārt. Redakcijas tālrunis 642 190 40. Informācija par reklāmas ievietošanu pa tālruni 642 190 43. Jau šo svētdienu Valmierā tiks dots starts vienam no lielākajiem un vērienīgākajiem skriešanas pasākumiem – Sportletu Valmieras maratonam. Tajā aicināti piedalīties gan lieli, gan mazi skriešanas entuziasti, kā arī uzņēmumu kolektīvi. Lai skrējiens dalībniekiem sagādātu prieku, padomāts par vairākām distancēm. Mēs neesam daudz trenējušies, mēs arī droši varam nākt. Ir 3 distances šiem pamatskrējiem, šie 6 km, kurus, es domāju, var noskriet jebkurš vai noiet vai kopā jauki pavadīt laiku. Tad jau ir nopietnāka distance kā pusmaratons, kas jau ir pietiekoši nopietna distance. Un vēl ir Latvijas čempionāts maratona distancē, kas jau ir pašiem nopietnākiem. Starts un finišs visiem skrējieniem būs Valmieras centrā pie baznīcas, savukārt distances visies cauri pilsētas ielām. Viens no Sportletu Valmieras maratona ilgadējiem atbalstītājiem ir Nordea banka, kuras komanda arī šogad gatavojas piedalīties skrējienā un iesaka to darīt tik vienu uzņēmumu kolektīvam. Mēs arī tāpēc šogad apsveiksim lielāko komandu, lai viņus arī turpmāk motivētu piedalīties un censties izveidot vēl lielāku šo komandu. Specbalva būs liels grosis ar ļoti sportisku saturu, pilnu ar vitamīniem un ar uzmundrinošiem un dzirkstījošiem vēl papildus stimuliem. Lai skrējienam pienācīgi sagatavotos, jau visas vasaras garumā katru pirmdienu un trešdienu pie Jāņa Daliņa stadiona notiek skriešanas treniņi maratona patroneses Jolantas Dukuras vadībā. Šeit trenējas arī pieredzējuši maratonisti, piemēram, Raitis Lērme, kurš savā mūžā noskrējis jau 64 maratonus. Šo svētdienu viņš gatavojas skriet pusmaratonu. Tā kopības sajūta, kas ir maratona laikā. Kā viens otru atbalsta un gan skatītāji no malas atbalsta, gan arī paši pa ceļam viens otram palīdz. Treniņa laikā satikties skrējēji atzīst, ka maratons priekš viņiem ir liels izaicinājums. Tomēr pats galvenais ir skriet tā, lai sagādātu prieku sev. Tieši tādēļ katram jāizvēlas saviem spēkiem atbilstoša distance. Pat cik šogad es izlēmu skriet lielo, tad izdrukāju grafiku īpaši, kuram no jūnija mēneša arī pieturos. Faktiski mēs kopā arī trenējāmies laiku un esam izskrējuši vairāk nekā paredzēts. Es domāju, rezultāts, protams, nav svarīgs šoreiz. Svarīgi ir finišēt tā ar smaidu uz lupām. Maratona ietvaros savas spējas 2 dažādās distancēs būs iespēja pierādīt arī nūjotājiem. Tāpat notiks bezmaksas bērnu skrējiens, kuram gatavojas daudzi mazie valmierieši. Es vienreiz noskrēju 5 km, priekš manis tas bija daudz bez apstājas. Kā tu kaut kā īpaši arī trenējies maratonam šogad? Īpaši neesmu, bet es gribētu šogad pirmo reizi 6 km skriešu. Šobrīd Sportletu Valmieras maratona dalībnieku skaits jau pārsniedz 1000. Tādēļ, lai svētdienas rītā viss noritētu raiti, skrējienu organizatori arī pārējo skriet gribētājus aicina jau laicīgi pieteikties Sportletu Valmieras maratona mājaslapā. Esam visi laicīgi, lai paspējam izņemt numuriņus, droši vien, ka būs liela burzma. Domāju, ka pulkstenis tur 10, 11, atkarībā no kurienes mēs nākam vai braucam, lai laicīgi varētu. Katra distance gan sākās savā laikā, tā kā tur paskatāmies pēc mājaslapas, lai varbūt nav pa ilgu jāgaida šis startiņš. Jāmin, ka svētdien pilsētā būs jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem. Skrējiena laikā būs slēgta Tērbatas, Brīvības, Valkas, Rubenes iela, kā arī atsevišķi pieguļošo ielu posmi. Sacensību dienā trases teritorijā nekursēs arī sabiedriskais transports. Tādēļ iedzīvotāji šajā dienā jau laikus aicināti plānot savas dienas gaitas.